Labdien! Šodien es jums tā kā gribētu parādīt, kā vieglā veidā var, teiksim, uztaisīt pa brīvu mājaslapas Wellsy Affiliate sistēmā. Tā, mēs aiziesim uz Wellsy Affiliate. Tā, tas ir site Rubiks, šeit ir free, teiksim, kā jūs redzat, šeit rakstīts free website, tas nozīmē, ka te brīvie, un jūs varat, teiksim, izvēlēties savu nosaukumu. Mana lapa, tas Rubiks.com. Šeit viņš parāda, ka tas ir iespējams. Tālāk. Nosaukumu mana lapa. Nu, vienalga man. Jaunā lapa. Nu, mājas lapa, ok. Mana, te mēs varam teiksim. Mājas lapa. Blablabla. Tā tad izvēlēt tālāk tēmu, tas ir un tas viss tiek veidot WordPressā. Es sīkāk neskaidrošu, kas tas WordPress ir. Tā ir viena no populārākajām mājaslapu veidošanas platformām, kas pašreiz ir. Viņi ir pa brīvu, bez maksas. Tā kā, un iespējas tur ir ļoti plašas. Viņi izmanto ļoti plašas. Tur ir liels vairums bezmaksas sprauņi, plugini, un arī, kas ir ļoti tāda, teiksim, advancēta arī, ka pa kaut kādu nelielu maksu. Nu, visādi var būt, bet reāli īstenībā pa maksu pat nekur tur nevajag lietot. Bieži vien tā ir attiekuma tāda naudas pelnīšanas metode, ka tas spraudnis pa maksu tā veido. Ir arī maksas tēmas. Es kādreiz lietoju tāds, bet, šodien es neredzu lielu vajadzību tam vairāk. Tā mēs pēc iespējas, es iesaku izvēlēt, bet iespējas vienkāršāk tēma, bez kaut kādiem liekiem tur. Papildus, teiksim, rīkiem. Varbūt kādreiz specifiska vēlāka, tad vai vairāk vajag, kas piemēro, tas ir jāpameklē. Ko mēs varētu paņemt? Tas man nevis sapatīk. Tā, paņemsim tepat augšā kādu. Tīro, ok. Tā, un šeit apakšā redz, kur ir, sorry, šītim parūkslē. Tā, tagad es esmu te Rigmarā. Šeit ir jau, lūdzu, esmu gatavs izveidot manu weblapu, ja? Tā. Redz, lūdzu. Viņš jau veidojā. Tur viss ir iekļauts, tas ir perfekti, tur viss nevajag neko vairāk, nekādas nianses zināt, viss ir iekšā, viss tiek izveidots. Ja kāds ir varbūt kādreiz veidojis WordPressā labs, tad jau ziniet, ka tur, nav jau tik grūti īstenībā, bet tur nianses ir tāds, kas varbūt arī, kādreiz var nepatikt, teiksim. Kaut gan tas nav nekas. Lūdzu, īstenībā, viņi ir gatavi jau. Lūdzu. Viss ir, šeit jūs redziet, kas jau ir iekšā jau te, tanī, no mājaslapā. Tas automātiski ir tēma, automātiski Google Analytics, viss, tas ir perfekti, vienkārši perfekta lieta. Es jau varu ielogoties. Lūdzu, viņa ir gatava. Mēs atvērsim. Lūdzu, uz priekšu. Mēs tagad tā pamēģināsim ielogoties, kā mums bija tas nosaukt mana, redz, kur, redziet, manā mājaslapā sēt Rubiks.com. Paņemsim pilnīgi no citā vietā, ierakstīt. Mana, kā tur bija? Jaunā? Manā mājaslapā sēt Rubiks, jā. Manā
Mājas lapa. Komps. Lūdzu, viņa jau ir, jau dzīvoja. Cik tas aizņēma laiku? Minūtes, 3 minūtes, maksimums 2 minūtes. Tā, labi, skaidrs, ka šito pagaidām es viņu tādu un tikpat es jums parādīšu viegli. Es jums parādīšu šī vietā. Aizies šeit, man jau ir jau manas lapas te daudz diezgan iekšā. Nu, ok, es parādīšu. Šitas ir pārvaldītais. Mana mājaslapa, viņš ir online. Ok, man viņi nepatīk. Šodien izveidos. Nu, te vispār nav ko runāt. Tas ir perfekti. Es vienkārši viņu negribu vairāk. Es vienkārši. Jā, es saprotu, ka te viņš pārprasa vai. Lūdzu. Tas ir vienkārši, es nezinu, pavelt, lūdzu. Jā, Site Rubiks, tas nekas, tā ir Site Rubiks, tā ir tāda platforma, uz ko tiek izveidot šo programmu. Man iepriekšējā, tā ir mana. Tā kā lūdzu, laipni lūdzam.